Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Raidījums Atklāti par patiesību. Pie mikrofona Tālvalds Stalbergs. 12. oktobrs, tā bija diena, parasta diena, kā jau vienmēr. Darba diena, bet kaut kas šajā dienā tika arī atzīmēts. Un tika atzīmēta šī diena kā artrīta diena. Tādēļ arī šodien nedaudz ar nokavēšanos tomēr vēlamies runāt, kas tas artrīts ir tātad artrīta cēloņi un arī ārstēšana. Priecājos sveicināt šeit studijā Latvijas Reumatologu asociācijas prezidenti, profesori Dainu Andersons kundzi. Labvakar. Labvakar. Un Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāju. Projekta Fit for Work projekta vadītāju Latvijā Daigu Behmanas kundzi. Jā, labvakar. Artrīts. Kas tas tāds vispirms? Kas tas ir? Tā ir locītavu iekaisuma slimība. Tātad artrīts, tas ir locītavs, un visi vārdi, kas beidzas ar īts medicīnā, tie visi ir saistīti ar iekaisumu. Kaut vai visiem mums zināmais apendicīts vai holecistīts, un šie orgāni kā cilvēkiem ir vairāk pazīstami, un to iekaisums ir varbūt dzīvībai vairāk bīstams, ja ļoti saulēcīgi nesniedz palīdzību. Bet artrīts arī nepieder pie slimībām, kuras nesagādātu pacientiem un ārstiem lielas rūpes. Un es tā te sēžot un gatavojoties raidījumam, uzrakstīju tādu frāzi, ka artrīts ir ārstu un pacientu prieks un posts. Posts ir tāpēc, ka ir daudz pacientu, daudz smagu pacientu ar kustību traucējumiem, kas ir ārkārtīgi būtiski, un ar grūtu diagnostiku, ar dārgu diagnostiku, jo zinat, ka lielu daļu no izmeklējumiem apmaksā paši pacienti, un diemžēl tieši artrītu diagnostikai ir tie izmeklējumi, kas jāapmaksā pacientiem. Un prieks, protams, ir tad, kad pacientu slimības izdodas stabilizēt, atgriezt tai saucamajā remisijas fāzē, un kad viņi var iekļauties ikdienas darbā un dzīves kvalitāti uzlabojas. Tātad locītavs, kas notiek? Paliek stīvs, ja paliek tāds liels? Locītavās notiek iekaisuma process. Sinoviālais apvalks izklāja locītavu, un pie iekaisuma procesiem locītavās šis apvalks pastiprināti vai tā šūnas izdala šķidrumu. Bet, ja mēs runājam par artrītiem, tad faktiski, ja izdala šķidrumu, tad dabīgi, ka locītava maina savu formu, tā pietūks, tā kļūst silta, nereti apsāgas un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par artrītiem tādos lielos vilcienos, tad faktiski ir jārunā par tādiem deģeneratīvi distrofiskiem procesiem, kas arī izraisa artrītu. Piemēram, osteoartrīts ir klasisks tāds deģeneratīvs process, un otrie ir iekaisuma artrīti, kuri ir pacientam nopietnāki un visai dzīvei bīstamāki. Un šie artrīti vai iekaisuma procesi locītavā savukārt var būt autoimūni un var būt neautoimūni. Kas ir iemesls artrītam? Kurā momentā viņš sākās? Un varbūt tad uzreiz, cik jaunam cilvēkam jau varētu... Ar osteoartrītu, ar šo visbiežāk sastopamo iekaisumu formu locītavās, ar kuru Latvijā slimo apmēram 300,000 cilvēku. Wow. Jā, jo mums ir ļoti garas rindas uz locītavu protezēšanu, un faktiski liela daļa no šiem cilvēkiem ir, ja tā var teikt, organiski veseli un arī relatīvi jauni un darba spējīgi, un ja viņiem nomaina locītavu, viņi vispār nejūt dzīves problēmas. Bet mums jau tā osteoartrīta ārstēšana ir tikai ar medikamentiem, pie tam tādiem, kuri atkal varbūt mazliet noņem sāpes, bet osteoartrītu jau neārstē. Un savukārt ar zālēm izraisa atkal kuņģa bojājumus un citas vainas. Ja mēs runājam par osteoartrītu, arī tur pamatā ir šis iekaisuma process sinoviālajos apvalkos, bet to savukārt var izprovocēt pārslodze
pat, teiksim, normāla svara cilvēkam vai pārslodze pilnīgākam cilvēkam, kas sacīt locītavus vairs tevi pašu nevar panest. Faktiski tas vairāk ir uz kājām? Jā, vairāk tas ir uz slodzi, kā mēs sakām, slodzi nesošajām locītavām, un slodzi nesošās locītavas mums galvenokārt ir ceļu locītavas un gūžas locītavas. Slodzi nesošās locītavas ir arī mūsu pirkstu locītavas, ja? Tā kā arī pirkstu sīkajās locītavās, tajās gala falangās var veidoties osteoartrīts, un tad mēs redzam tos mezgliņus, ko mēs arī nereti redzam saviem draugiem vai piederīgiem uz rokām, un tie ir osteoartrīti izraisīti tādi veidojumi. Parasti cilvēks dzīvo viss kārtībā, pēkšņi jūt, kaut kas sāk sāpēt, kaut kas paliek stīvs rokas, ja paliek naktī jāceļās augšā. Kas tas ir? Jā, tā ir liela starpība, vai cilvēkam sāp un paliek stīvas rokas un naktī jāceļas augšā. Lai izkustinātu. Lai izkustinātu, vai viņam sāp un paliek stīvas rokas, piemēram, pēc kartupeļu rakšanas. Tie ir divi dažādi cēloņi, un ja ir šādas divas dažādas sūdzības diviem pacientiem, tad katram jau ir cita diagnoze pēc šiem pirmajiem teikumiem. Bet man gribas apstāties pie tiem, kuriem ir tā sāpes naktī, jo tie ir tie nopietnākie un prognostiski, teiksim, bēdīgākie pacienti. Jo, tas tā visiem vispārējai izglītībai, gan klausītājiem, gan mums pašiem, jebkuras sāpes locītavās, vai tas ir mugurkaulā, vai sīkajās locītavās, vai lielajās, kas parādās naktī, kuru dēļ ir jāpamožās, un sāp vēl vairāk no rīta un pāriet tikai tad, kad mēs iekustamies, tās visas ir iekaisuma sāpes, un tas ir nopietnas artrīts. Ja tādas sāpes ilgs 3-4 mēnešus un neizdodas ar parastām zālēm viņas mazināt, tad ir jāiet pie reumatologa. Kāda ir statistika? Jā, šajā jomā Veselības ekonomikas asociācija arī ir pievērsusi uzmanību tieši tiem rādītājiem, kas liecina par šīs slimības izplatību sabiedrībā. Jāsaka tā, ka mēs vairāk katru dienu dzirdam un arī dzirdam brīdinājumus par sirds asinsvadu saslimšanām, par onkoloģiskām saslimšanām. Bet muskuļu skeleta saslimšanas kaut kā mēs atstājam novārtā. Bet, ja mēs paskatāmies statistikas datus, tad tie patiešām liecina par to, ka arī šai slimību grupai ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība. Un dati ir tādi, ka muskuļu skeleta sistēmas slimības ir pirmais invaliditātes rādītājs tieši darbspējīgo cilvēku vidū. Un katru gadu, diemžēl, valsts piešķir invaliditāti aptuveni 2000 cilvēku tikai tāpēc, ka viņiem ir šī muskuļu skeleta sistēmas slimības, bet, kā mēs saprotam, tās jau ir nopietnā stadijā, ja ir jāpiešķir invaliditāte. Katru gadu 2000 nāk klāt? Jā, 2000 jaunu invaliditātes gadījumu tieši šajā slimības grupā. Jūs minējāt skaitli 300 000. Es teicu 300 000, mums ir osteoartrīta slimnieki, bet Behmanas kundze runā par tiem artrītiem, kuri sāp naktī, par tiem tā saucamajiem autoimūniem artrītiem, jo, ja tos saulēcīgi un efektīvi neārstē, tad viņi progresē. Tad jautājums ir par agrīnu diagnostiku un ārsta kvalifikāciju, tā skaitā ģimenes ārsta, agrīnu atpazīšanu šo slimību, un otrām kārtām ir efektīva un agrīna terapija. Tas viss maksā naudu. Kāda ir tā terapija? Konkrēti, ja mēs runājam par šīm sāpošām rokām naktī, tad runa ir par vienu konkrētu iekaisuma artrītu veidu, tātad par reumatoīdu artrītu, ko zina daudz klausītāju, un varbūt, ka arī no viņiem daži slimo ar šo slimību. Reumatoīdais artrīts pēc savas būtības, kā jau Daiga teica, ir ārkārtīgi invalidizējoša slimība. Un to... Tas finālā, kas tad notiek ar cilvēkiem? Finālā deformēja rokas. Finālā deformējas roku pirksti, deformējas rokas, uz sevi nedrīkst rādīt, bet labi, notiek tāda roku izvēršanās uz elkoņu pusi, un pirkstiņi sakarā ar to, ka locītavas netiek saulaicīgi ārstētas, locītavas sabruka.
sabrūk un iestājas ankiloze vai locītavu nekustīgums. Un tad cilvēki ar tādām savilktām un vairs iztaisnot neiespējamām locītavām dzīvo ikdienā. Un mēs, kas varam, teiksim, kustēties brīvi, mēs nevaram neviens iedomāties, kāda tā ir traģika. Protams. Jo to vispār vajadzētu izmēģināt. Tāda interesanta aparatūra ir, ko var arī dabūt, teiksim, mūsu veselības aprūpas speciālistiem un jaunai valdībai un Seimai. Mums bija tāda iespēja vienā no konferencēm veseliem cilvēkiem iemaukt rokas tādos veidojumos, kur viņi iestiprināja to stīvumu atkarībā no reumatoīda artrīta pakāpes. Respektīvi, mēs izjutām, kā jūtas tas cilvēks, kurš nevar brīvi kustināt locītavas. Es teikšu, tā sajūta ir katastrofāla. Tās jau tikai stīvums, nav jau sāpes. Jā, stīvums dominē, jo, saprotiet, es gribu satvert to glāzi, bet es nevaru, tāpēc, ka es nevaru saliekt pirkstus, ja? Tā tiešām ir liela traģēdija, un šo slimnieku skaits pieaug, kaut arī mums ir iespēja arī nedaudz pacientus mūsdienīgi ārstēt. Tomēr vēlos atgriezties pie tā jau manas izteiktā jautājuma. Kas ir iemesls? Pārtika, gaiss, ūdens, ģenētiski modificēta pārtika, nepareizi lietot pesticīdi, kas nonāk mūsu organismā. Kas ir pa vainu? Tas ir atkarībā no artrīta veida. Pa osteoartrītiem mēs jau runājam. Tas ir mazkustīgs dzīvesveids, palielināts svars un, protams, arī ģenētiska predispozīcija, kas nāk līdzi no vecākiem un no iepriekšējām paaudzēm. Un, lūk, šī ģenētiskā predispozīcija ir galvenokārt pirkstu osteoartrītam. Un tāds osteoartrīts ar tādiem mezgliņiem uz pirkstiem ir 20-25 gadu vecām sievietēm, ja, kas ir, un tur faktiski neko nevar darīt, tā visus pirkstus neapgraizīs un nevīlēs kaulus nost. Tā kā tā ir tiešām ģenētiski pārmantot slimība. Bet, ja mēs, un arī locītavu pārslodzi, jo es tā vienmēr saku, ka mēs domājam, mums sirsniņi jāatpūtina, līdz 3. stāvam var uzkāpt, tad ir jāatpūšās, lai atkal mierīgi var kāpt tālāk. Bet vai mēs padomājam, ka arī locītavs ir jāatpūtina, sevišķi sievietēm, darbā uz kājām, atnāc mājās, atkal visu laiku uz kājām. Un nemaz neienāk prātā, ka vajag uz stundiņu atgulties un pacelt kājas augšā un atpūtināt savus locītavas. Atpūtināt. Tas ir, ja mēs runājam par osteoartrītu. Ja mēs runājam par reumatoīdu artrītu, tad tā atkal ir cita runa. Tātad šī slimība var iesākties arī 25-gadīgam? Osteoartrīts var un reumatoīdais artrīts arī var. Vecumam nav nozīmes. Es, kad iepazinos ar šo informāciju, tad interesanti, ka artrīts var arī sākties no psoriāzes. Jā. Ja pēc psoriāzes. Būt kopā ar psoriāzi. Jā. Kā tas ir? Tās ir tā saucamā slimību grupa, ko mēs saucam par seronegatīvām spondiloartropātijām. Tās ir iekaisuma slimības, iekaisuma artrīti, kur galvenokārt tiek skarts, kā mēs sakām, aksiālais skelets. Tas ir skelets, kas sākas ar žokļu locītavu, žokļlocītavam beidzās ar astskaulu. Tas ir aksiālais skelets, arī tur ir locītavs, arī tās var iekaist. Un ja šis iekaisums ir saistīts ar autoimunitāti, tātad ar imūnās sistēmas līdzsvara zudumu, tad, lūk, rodas šīs te spondiloartropātijas. Ja runājam par psoriāzi, psoriāze pēc būtības ir ādas slimība, ja, kurai arī ir autoimūna izcelšanās. Bet psoriāze nereti kombinējas arī ar locītavu iekaisumu, un tad pacientam ir 2 diagnozes - psoriāze un psoriātisks artrīts, kas arī izpaužas ar sāpēm muguras lejasdaļā, ar kustību ierobežojumu un ar visām tām lietām, kas būtiski pasliktina dzīves kvalitāti pacientiem. Un, protams, rada invaliditāti. Fit for work. Jūs esat vadītāji Latvijā. Kādas cerības, ko jūs gribat sasniegt? Kāds ir tas plāns? Uz ko, teiksim, radioklausītājiem cerēt, ja kaut kādā veidā varbūt jums palīdzēt, sūtīt ziņas,
Ziniet, kā ir parasti ziņu dienestā apakšā ir sūtiet ziņas, jeb ziņojiet. Nu, mēs, teiksim, varētu kaut ko ziņot jums. Fit for Work projekts nāk no Eiropas, un jāsaka, ka līdzīgi projekti jau ir ieviesti 26 Eiropas, un starp citu, jāsaka, ne tikai no Eiropas, jo šis projekts jau ir globāls, arī pasaules valstīs, Kanāda, Austrālija. Tātad tās ir valstis, kuras jau ir atzinušas šīs slimības nozīmīgumu un nopietnību. Un līdz ar to arī, protams, mēs Latvijā gribam pārņemt, esam jau daļēji šo projektu, man liekas, iedzīvinājuši. Otrais gads, vismaz 2 gadi, kopš mēs šajā projektā darbojamies, un gribam pārņemt, un pirmkārt to, ko jau citas valstis ir izdarījuši, gribam pārņemt tos atklājumus un tos pierādījumus šajā jomā un iedzīvināt Latvijā. Jā, ko citas valstis ir izdarījušas jau? Tad viņiem vēl vairāk ir šie artrītas slimnieki. Tas atkarīgs, protams, ir no saulēcīgas diagnostikas un saulēcīgas, veselības aprūpes pieejamības, protams, jo labāk veselības aprūpes sistēma, jo šie pacienti ātrāk tiek atpazīti un varbūt arī skaitliski viņu valstī, tajās valstīs ir lielāk vai proporcionāli vairāk, ja? Bet tas, kas ir izdarīts, es domāju, ka tas nozīmīgākais ir tas, ka pagājušajā gadā Eiropas komisija arī muskuļu skeleta sistēmas slimības ir pieskaitījusi pie tās augtajām kroniskajām slimībām, jo kroniskajām slimībām vispār šobrīd pasaulē, Eiropā ir prioritāte. Un tātad, kā es teicu, ir būtiski runāt ne tikai par sirds asinsvadu saslimšanām, bet arī par citām slimībām, kuras ir pat vairāk invalidizējošas un kuras tātad sabiedrībai varbūt ir daudz smagākas. Tajā pašā laikā tātad atzīstot šo kā kronisko slimību, tātad šai slimību grupai arī vairumā valstu jau gan sabiedrības veselības stratēģijās, gan veselības aprūpes stratēģijā ir piešķirta zinām prioritāte. Šis ir process, kuru mēs šobrīd Latvijā vēl ejam. Tātad mums arī ir darba grupa slimību profilaks un kontrols centrā izveidot, pateicoties šai iniciatīvai, kur mēs arī tātad veidojam plānu, lai tajā iekļautu visus tos uzdevumus, kas pēc iespējas ātrāk palīdzētu pacientiem nonākt līdz saulēcīgai diagnostikai, ārstēšanai, un pēc tam, protams, arī rehabilitācijas pasākumiem. Bet, atvainojiet, man vienkāršam cilvēkam lūdzu pasakiet. Mēs konstatējam, ka ir šādi slimi 300 000 Latvijā. Mums jau tā ir tik maz palikuši Latvijā dzīvot. Vienalga 300 000 ar osteoartrītu. Tikai ar osteoartrītu. Bet tad vēl nāk visi reumatīvi, psoriātiskā, aizsatriātiskā un vispār, cik tie ir vēl klāt? Vēl vismaz 300 000. Es jau gaidīju, kad es varēšu izteikt savu rūpi. Lieta ir tāda, ka, diemžēl, Latvija atšķirībā no lielākā daļas Eiropas valstu un valstu vispār nav epidemioloģisko rādītāju. Vienkārši nav zināms, cik ir šādu slimnieku Latvijā. Tas jau vislabāk, kad neko nezinu. Jā, tad ir vislabāk, un tad vienmēr ir par maz, kaut gan, ja paskatītos pēc būtības, gandrīz vai pietiktu. Jo pēc igauņu datiem viņi ir apsakojuši, viņiem ir 0,7% no populācijas reumatīda artrītas slimnieku. Tā ļoti sliktā, nejauka artrītas slimnieku. Ja mēs Latvijā rēķinātu 2 miljonus, 0,7%, tas ir 14 000. Tas arī ir pietiekami liels. Bet varbūt, ka nav 14 000, ja mēs sāktu rūpīgi skaitīt un meklēt. Tā kā tas, ka nav datu, cik vispār ir dažādu slimnieku Latvijā, tā ir vispār traģēdija, jo no tā ir atkarīgs, cik ārstu mums vajag, cik jauno ārstu vajag, cik naudiņas vajadzēs. Mums taču nav atspēres punktu. Mēs nezinām, kādam skaitam mums kaut ko vajag. Bet, faktiski jau mazliet jau kaut ko mēs zinām. Mēs zinām, cik daudz jau ir invalīdi. Jā, to gan mēs zinām. Jā, ir dati, kurus mēs zinām. Mēs tātad zinām, šos invaliditātes gadījumus. Mēs zinām arī tos ar konkrētu diagnozi, cik ir saņēmuši valsts apmaksātos pakalpojumus. Bet te jāsaka, ka, protams, kad šis skaitlis noteikti neraksturo slimnieku apjomu valstī, jo tāpēc, ka valsts apmaksātie pakalpojumi ir ļoti maz šai slimnieku grupai, un tie nekādā gadījumā nevar liecināt par epidemioloģiju. Bet tas, ko mēs veicām arī šī projekta ietveros, mēs veicām ģimenes ārstu aptauju. Un
šeit tā aptaujas dati arī ir diezgan, kā lai saka, bēdīgi. Jāsaka tā, ka ģimenes ārsti uz jautājumu, ko mēs jautājam, kāds procents pie jums vēršas ar muskuloskeletu slimībām, ar tikko parādījušiem slimības simptomiem, cik jau ar tādu jau attīstījušos slimību un cik jau var novēlot. Tad jāsaka, ka ģimenes ārsti arī ir šajā aptaujā pauduši to, ka, diemžēl, 50% gadījumi, kad pacients, kas jau ir būtībā ģimenes ārsta kā lokā un uzraudzībā, viņš atnāk ar šīm sūdzībām jau 50% novēlotos gadījumos. Tas nozīmē tad, kad slimība jau ir attīstījusies, pacients tad griežas pie ārsta ļoti novēlot. Un tikai 20% gadījumos ģimenes ārsta pacienti ir griezušies ar pirmajiem slimības simptomiem. Es lasīšu interesanti. Tie noteikti jūsu pētījumi, jūsu organizācijas Fit for Work. Pētījumi liecina, ka darba spēju zudums iestājas 32 līdz 50% gadījumos 10 gadus pēc slimības iestāšanās. Apstāsimies tikai pie šiem pirmā skaita, tur tālāk ir vēl trakāk. 32 līdz 50% gadījumos 10 gadus pēc slimības iestāšanās. Tas nozīmē, ka 5 gadus cilvēks jau ir staigājis jau ar sāpēm. Un tad viņš atnāk pie ģimenes ārsta un faktiski arī ģimenes ārsts no sākuma tā īsti nevar saprast, kas tad ir pa vainu. Pa vainu ir vecums. Es jau rakstīju vairākos, to tad ir par jaunu, lai sāpētu locītavus, un tad ir par vecu, lai sāpētu. Jums jau tāds vecums. Kā tad? Jā. Bet šī pozīcija principā ir aplama, jo pastāv medicīnas nozara gerontoloģija, kas nodarbojas ar senioru ārstēšanu, un viņiem ir tās pašas slimības, pat pirmo reizi var sākties tāds reumatoīdais artrīts 60 un 70 gadu vecumā, un tādam cilvēkam pateikt, ko jūs gribat 70 gadu vecumā, labi, ka jūs vispār iet uz priekšu, kādas rokas jums vēl vajag, ja? Bet faktiski sākot pareizi ārstēt cilvēku var atgriezt pie normālas ikdienas dzīves, viņš var rušināties savā dārziņā, staigāt saitītē ar savu suni, un priekš tāda vecuma cilvēka tā jau ir dzīves kvalitāte, un viņus, norakstīt slimnieku vecuma dēļ, un tādēļ, ka viņiem ir sāpes, šo te modi Latvijas ārstu vidū vajadzētu nīcināt un nīcināt. Labi. Tad, ja ir klausītāji, ja skatītāji, kuri šobrīd varbūt ir vienreiz bijuši pie ģimenes ārstu un pateikuši, tur sāp locītavs jau kaut kas. Tagad iet otrais. Ko viņam jautāt, ko teikt, uz kādu analīzi? Jo citreiz jau ir tā, ka ir labi aiziet pie doktora un pasaka, izrakst man lūdzu tur analgīnu. Vecos laikos. Nemaz pašam nav jālūdz ārsts izrakst analgīnu bez prasīšanas. Bet fakts ir tāds, ka arī šajā Fit for Work ietveros jūs jautājat, ko tādu taustāmu priekš pacientiem, priekš ārstiem ir devusi šī programma. Pirmām kārtām šī programma bija arī tāpēc, lai mūsu ārstus un pacientus satuvinātu ar mūsu veselības aprūpes darbiniekiem. Tas ir ar ministriju, veselības ministriju, ar Nacionālo veselības dienestu un tā tālāk. Lai viņiem nestu visas šīs traģiskās dzīves situācijas priekšā un pastāstītu, kāpēc ir vajadzīgs tās dārgās zāles, lai nebūtu šie 2000 katru gadu invalīdu. Un ka tas ir daudz dārgāk nekā iepirkt dārgas zāles un atgriezt cilvēku dzīvē. Tas šis iepazīstināšanas process mūsu veselības, tā sacīt, valstiskajiem aprūpētājiem un viņu, kā sacīt, mācīšana un skaidrošana ir neapšaubām devusi augļus. To es domāju, viņu izpratne par locītavu slimībām, par pacientu problēmām ir daudz lielāka. Bet, ja mēs runājam par šo te, par iespēju agrīni ārstēt, tās ir problemātiski, tāpēc, ka tas ir dārgas zāles, ļoti dārgas. Cik dārgas zāles? 10 000 eiro, 12 000 eiro gadā. Tās ir zāles, tas ir tai vienai grupai, kam šīs zāles palīdz, bet es domāju, ka lielākajā daļai šo pacientu svarīgākais noteikti ir
ātri diagnosticēt, saprast, kas viņiem vajadzīgs, jo vienai daļai jau šīs zāles vajadzīgas tikai mazākai daļai, ja tā var teikt, nevis visiem šiem pacientiem. Jā. Piemēram, labi, tur neteiksim 10 gadu, nevis 5 gadu, bet pieņemsim gads jau ir cilvēks cīnījies ar sāpēm. Tad tā zāļu izmaksas ir attiecīgi mazākas. Tur ir kaut kāds... Protams, ir arī citi medikamenti, kas ir pavisam lēti, un es domāju, ka profesori to, protams, arī labāk var pateikt par šo te ārstēšanas uzsākšanu. Bet, šeit, manuprāt, ka tas pats pirmais, kas ir šīs te diagnostikas metodas, jo, diemžēl, valsts apmaksāto sarakstā nav visas diagnostikas metodas valsts neapmaksā, lai vispār pacients un ārsts var nonākt līdz diagnozei pareizai. Un tā ir tā lielākā... Arī diagnostika ir dārga, un to mēs arī esam vērsušies Nacionālajā veselības dienestā. Mēs esam apzinājuši pilnīgi visas tās diagnostiskās metodas, kas ir nepieciešams, un lūguši tātad iekļaut valsts apmaksāto sarakstā tās metodas, lai vismaz ārsts un pacients nonāk saulēcīgi pie diagnozes, un pēc tam jau nākamais solis ir šī pareizā. Bet jūs zināt, nauda nav. Jā, bet šajā gadījumā es pat domāju, ka vienkārši neviens tā sistēmiski nav paskatījies, jo tur ir vesela rinda, ir metodas, vesela rinda, kuras nav. Tāpēc es domāju, ka iespējams, ka līdz ar to, ka nav šīs te metodas, ka daudz varbūt arī sākotnēji pacienti tiek nosūtīti uz tādām izmeklēšanas metodēm, kuras valsts apmaksā, bet kuras nav informatīvas un ar kuru nemaz mēs nenonākam līdz rezultātam. Tā kā es domāju, ka šādā veidā būtībā tas jau arī pasaulē pierādīts, jo mums ārstēšana un diagnostika ir mērķētāka tieši uz konkrēto pacientu, uz konkrētu pacientu problēmām, jo mēs dabūjam labu rezultātu. Un mums šobrīd valstī jau būtu jāsāk skatīties, kāpēc ir tik daudz vai cita veida izmeklējumi, kuri varbūt nemaz nav vajadzīgi. Jā. Es vēl šeit gribētu piebilst arī par palīdzību ģimenes ārstiem, kas arī faktiski ir tapusi šīs te Fit for Walk ietvaros. Jūs ziniet, un visi zina, ka pie reumatologiem vismaz Rīgā ir ārkārtīgi garas rindas, 2-3 mēneši, ko mums pārmet un par ko pacients sūdzas un tā tālāk. Pirmkārt, Latvijā ir maz reumatologu. Latvijā ir 0,7 reumatologu uz 100 000 iedzīvotājiem. Eiropas regulas prasa, lai būtu 1,5 līdz 2 ārstiem. Tad jau no šīs te informācijas izriet, kad kaut ko var darīt ļoti reāli. Otrkārt, tieši tie pacienti, kuri nav īsti reumatiskas izcelsmes, šīs rindas pie reumatologa pagarina. Viņam nav ar šo reumatisko slimību sakars, bet viņš ir rindā un tajā vietā netiek pacients, kuram ir tas reumatiskais. Un lūk, šajā sakarībā mēs esam izveidojuši tādu ceļvedi ģimenes ārstam ar 7 ļoti vienkāršiem jautājumiem, kas būtu vēlams uzdot pacientam, kurš sūdzas, ka viņam sāp locītavas. Visi ģimenes ārsti šo ceļvedi var saņemt? Viņi var saņemt, jā, un kursos. Jāgriežās Fit for Walk? Jāgriežās pie reumatologu asociācijas, un viņi dabū šo te, jo tā ir tāda skaista grāmatiņa, no kuras viņi izplēš lapiņu, to, ko pacients saka, un ielīmē kartiņā. Un ja kaut viena no šiem 7 ļoti mērķtiecīgiem jautājumiem ir pozitīva, tad tur ir rakstīts, kādi izmeklējumi tālāk jāizdara konkrēti. Vai tā ir kompjūtertomogrāfija, vai tas ir rentgens, vai tā ir ultrasonogrāfija. Nevis to metodi, ko varbūt tajā brīdī ģimenes ārsts ir vislabāk apguvis un saprot. Bet tad faktiski jau darbs ir izdarīts. Daudz ir Šobrīd izdarīts. Ir ģimenes ārstu iniciatīva. Jā, mums ir bijuši ģimenes ārstu kursi reumatoloģijā, mums ir bijusi reumatologu skola 2 gadus, kur apmeklējuši 350 ģimenes ārsti, un kuriem ir no 1200, tas nemaz nav tik maz pa brīviem brīžiem sestdienās viņiem un mums braukt. Bet mani kolēģi katrā ziņā no Stradiņu universitātes reumatoloģijas centra saka, ka pēc šīm mācībām daudz mērķtiecīgāk pacienti ir nosūtīti pie reumatologa. Tieši, kur šīs slimības ir? Šī slimība muskuļu un... Muskuloskeletālās sistēmas. Jā. Vairāk ir vīriešiem, sievietēm.
Kā viņi izpaužās arī dažādi? Kuras? Reumatoīdais artrīts, piemēram, biežāk ir sievietēm. Ja reumatoīdais artrīts ir vīriešiem, tad tas norita daudz smagāk nekā sievietēm. Spondiloartropātijas, vienkārši dažas slimības, ko noteikti cilvēki sapratīs. Ankilozējošais spondiloartrīts ir Behķereva slimība, kas tautā ir zināma tomēr, kad mugurkauls paliek stīvs un arvien stīvāks un cilvēks noliecas līdz grīdē un vairs nevar atliekties atpakaļ visu atlikušo mūžu. Līdzīgas izmaiņas notiek arī pie psoriātiskā artrīta, vēl pie reaktīvā artrīta. Tā kā šajos gadījumos tās problēmas ir daudz lielākas. Vairāk saslimstības vīriešiem? Vīriešiem ar spondiloartropātijām vairāk slimo vīrieši, bet pēdējā laikā arī sievietes ļoti, ļoti daudz, jo viņām sāp mugura. Tas viss tiek norakstīts uz nerviem, uz saknītēm, uz muguras deformāciju, bet pietiek izdarīt tikai 2 būtiskus izmeklējumus, lai varētu pateikt, ka šim cilvēkam ir 80% aizdomas uz tādu mugurkaulājas skriemeļu autoimūnu iekaisumu un sliktu prognozi. Mēs recepti nedodam, bet tomēr, ko jūs ieteiktu cilvēkiem tomēr darīt? Es saprotu tādu veselīgu dzīvesveidu. Labi, tas ir veselīgs dzīves. Bet vismaz tajā, es atļaušos teikt, neveselīgajā vidē veselīgu dzīvesveidu ir diezgan grūti realizēt. Piekritīsiet? Jā. Tas ir arī dārgi, starp citu. Un tas ir dārgi nākošais. Mēs jau nemaz nezinām. Es pērku to vistīrāko, visdzidrāko ūdeni. Bet es jau patiesībā arī nemaz nezinu, vai tas ir tas vistīrākais, dzidrākais. Šajā kontekstā es vēl gribu, šī jautājuma kontekstā es vēl gribu piebilst par tiem pārtikas bagātinātājiem. Lūdzu, nedzeriet tos pārtikas bagātinātājus. Neviens nezina, kā viņi savā starpā darbojas, kā viņi darbojas ar tiem medikamentiem un ļoti nopietnajiem, ko pacienti lieto. To neviens nepēta. Reizēm liekas, tik pārspīlēta ticība tiem pārtikas bagātinātājiem. Pie tam visas lietas un visus tos pārtikas bagātinātājus, fiziski to līmeni var noteikt laboratorijā, magniju var noteikt, kalciju var noteikt, B vitamīnu var noteikt. Lūdzu, nosakiet tos rādītājus, ja viņi normāli, kādēļ vēl jādzer kaut kāda sintētiska B vitamīna klāt katram gadiem, kas starp citu nemaz nav tik lētās pārtikas piedevas. Ja? Jūs minējāt sintētiski, tad viņi nemaz nav dabīgi. Es domāju, ka vitamīni ir ar savā procesā neapšaubām iziet kaut kādu ķimizācijas procesu. Bet uz locītavām, kas attiecas pie osteoartrīta, tās, protams, ir kustības. Un mēs jau lasām, ka ir pat ļoti labi, ja katru vakaru mierīgā solī pastaigā pat 30 minūtes un atnāk atpakaļ gan ir skābeklis, gan locītavas, bet tas ir jādara regulāri, pat tad, kad ļoti negribās. Un tāpēc ļoti labi, ka cilvēkiem ir suņi, jo tas suns to saimnieku izved ārā un līdz ar to viņš trenē gan savus, gan saimnieku. Bet sunītis izved saimnieku, jo viņam vienkārši ir jāiet ārā, ko lai dara. Tas ir tā, bet ja mēs runājam par tām autoimūnām slimībām, tās, diemžēl, ir ģenētiski predisponētas, tās nāk pūrā no mammas vai papa vai vēl iepriekšējām paaudzēm, un tikai tādas situācijas, kad organismā notiek imunoloģiskas pārmaiņas, tajos brīžos viņas parādās. Piemēram, tas ir, pēc dzemdībām jaunām sievietēm. Visi kārtībā, līdz tam laikam nekad nav slimojusi, bet tā imunitāte tajā laikā ir tik ļoti izmainīta, ka pēcdzemdību periodā pirmo reizi rodas gan reumatoīdais artrīts, gan ankilozējošais spondiloartrīts un visas šīs slimības, ja ir locītavas sāp un ir stīvas, viņas taču to bērniņu nevar noturēt. Un no šejienes arī viens tāds profilaktisks, pasākums tajās ģimenēs, kur ir pacienti ar autoimūnām slimībām, ir 1 vai 2 bērniņi, varbūt, ka 3. nevajag plānot, jo ar katru grūtniecību tā slimība iet aizvien dziļāk un galu galā tie bērni jau ir arī jāizaudzina. Plānots, ka Latvijas prezidentūras ietvaros ar Eiropas Fit for Work koalīcijas atbalstu tiks rīkota plaša konference. Tas tad nākošu gadu?
Jā, mēs šobrīd tātad pārunājam ar Veselības ministriju, kā mēs varētu iekļauties šajā prezidentūras pasākumu sarakstā. Un te jāsaka, ka tas uzdevums būtu un tas mērķis būtu rīkot augstu līmeņu politisku diskusiju par to, kā mēs, kā jau es teicu, šo slimību grupu varam pacelt daudz nozīmīgākā statusā. Un te es domāju, ka vēl gribētos piebilst arī to, ko teica profesori par to, ko mēs varam darīt un arī projekti ietvaros, teiksim, kāda ir šī virzība. Viena ir šie slimnieki, par ko runāja profesora Andersona, bet otra tā projekta grupa un arī, ko mēs gribam arī tajā skaitā arī šajā pasākumā, tā ir, teiksim, darba devēju atbildība, vai tā saucamā arodveselība, kur arī mēs, teiksim, Rīgas Tradiņu universitātē mums ir Vides drošības un arodveselības institūts, un viņi arī ir ļoti daudz darījuši un arī piedalās šajā projektā, un viņiem arī ir izstrādāts vairākas programmas darba devējiem, kur viņi rekomendē arī darba devējiem pievērst uzmanību tieši saviem strādājošiem, veidot veselības programmas, varbūt tos atbalsta pasākums arī, ko darba devējs var novirzīt veselībai saviem strādājošiem, arī virzīt mērķtiecīgākus. Un tajā skaitā arī, protams, izmantojot šos te arodu ārstus. Tas vēl ir tas virziens, kurā šis projekts virzās. Man atkal tas 300 000, tas man ir palicis nežēlīgs skaitlis. Tas ir nežēlīgs. Faktiski tas tik ļoti ietekmē jau tā mūsu vājo darbspējīgo, es negribu saukt tirgu. Ļaužu grupu. Jā, darbspējīgie jau mums jau tā jau ir maz. Jā, un tajā pašā laikā arī aptaujas liecina par to, ka arī tie, kas ir šie darba spējīgā grupa, šie cilvēki ir diezgan slimi. Ir ar pietiekami lielām veselības problēmām. Un kas vēl šeit ir raksturīgi? Raksturīgi ir tas, bet manuprāt, tas ir mums jāpaskatās, kāpēc vispār tas sabiedrībā tā notiek. Un sabiedrībā ir viena raksturīga lieta, ka pie mums cilvēki mēģina sadzīvot ar jebkurām veselības problēmām, mēģina sadzīvot ar sāpēm, neiet pie ārsta saulaicīgi. Un īpaši tas attiecas varbūt ar šiem fiziski smagā darba veicējiem. Tur tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, bīstami, jo, ja ir sākusies slimība, kura simptomi jau ir sāpes, un tad vēl tajā, teiksim, turpināt šo te smago darbu, varbūt arī sliktos laika apstākļos, un, teiksim, neiet pie ārsta un saulaicīgi neuzsāk būtībā, tas būtībā ļoti, ļoti pasliktina šī darbspējīgā cilvēka veselību. Jūs jau zināt tos iemeslus, kāpēc viņš neiet pie ārsta. Kāpēc? Jā, viņš neiet pie ārsta tikai tāpēc, pirmais zaudēs darbu. Faktiski tā sociālā aprūpe, par ko mēs maksājam sociālos nodokļus un vēl vispārējos nodokļus. Kaut kā mums nenāk atpakaļ. Tad, kad paliek slims, tad izrādās nav vajadzīgs un arī naudiņa nav vairs ko. Tad, kad vajadzīgs ir pensijas fondām maksāt iekšā, tad maksājiet iekšā. Tad, kad vajadzīgs saņemt pensiju, piedodiet, ka es šos te salīdzinu. Kaut kāda nesanāk. Un man arvien vairāk, jūs tad redzat vēl labāk to, arvien vairāk es skatos, ja mēs paskatāmies vēža slimnieku, tagad ir locītavs, asinsvadu slimības, tos jau viss saliekam kopā. Viena slima nācija. Vai vispār mums ir cerības izdzīvot pēc 50 gadiem? Lūk, tas ir jautājums. Ko vajadzētu uzstādīt nākamajā. Tas ir ļoti nopietnas jautājums. Jo redziet, kas ir vēl pa lietu, runājot arī par pacientu slimību un darbošanos. Tajā, un tā droši vien ir visās valstīs, neteiksim, ka tas ir tikai Latvijā, bet Latvijā pacienti ar locītavu slimībām slēpj savas slimības ne tikai no darba devējiem, bet arī no kolēģiem.
Tā ir arī viena traģiska ikdiena, ka viņi iet līdz pēdējiem, kaut nevar paiet, piemēram, reumatoīda artrīta pacientiem, viņiem ir tādas ortozes, ko var uzlikt virsū, tādas ar lipiņām salipināmas, lai tie pirkstiņi stāv taisni. Ar tādām ortozēm visā pasaulē cilvēki strādā veikalos, frizētavās, visur, kur nevienu neizbrīna, kungs, tev ir reumatoīdais artrīts, un ko viņš strādā, viņš jau veic šīs slimības profilaksi un ārstēšanu jau ar to vien, ka locītavas tiek turētas darbā. Pareizi. Mums ir šīs ortozes, bet viņas arī ir relatīvi dārgas, un tu uzvilksi darbā tādu ortozi un ienāks priekšnieks, priekš kam man vajadzīgs tāds cilvēks ar tādām deformācijām. Citās Eiropas valstīs tādas ortozes dod pa velti, atmaksā daļai? Es domāju, ka tas ir dažādi. Tas, protams, atkarīgs ir no valsts ekonomiskā attīstības līmeņa, no naudas, cik mēs novirzam veselībai. Protams, ka droši vien, kad būtu tās, ka tiem smagāk slimajiem, tiem, kam, protams, ir šī slimība jau ir invalidizējoša, ka noteikti būtu šādi pasākumi arī no valsts puses jāatbalsta. Faktiski jau, es saprotu, es jau brīžiem arī runāju līdz tāpatās, kā visi runā. Ekonomiskais stāvoklis, protams, vispārējā situācija, krīze un vispārējais. Kur nav krīze? Kur ir ļoti zaļa ekonomiskā stāvokļa? Jūs domājat, kādā jomā Latvijā? Nē, vispār. Pasaulē, kaut vai paskatīsimies tikai Eiropu. Un neskatīsimies tur uz citām valstīm. Eiropā. Tad faktiski, ziniet, es gribu to nosaukt savādāk. Nevis ekonomiskā krīze, bet attieksme pret cilvēku kā vērtību. Absolūti pareizi. Jo šeit vienalga, jo es atvainojos, ģimenē, ja bērns ir saslims, ja tuvinieks, ja vienalga, tad nezinu, kāda ekonomiskā krīze būs. Darīs visu dēļ tā, tāpēc, ka tā vērtība ir dzīvība, cilvēks. Man ir radies priekšstats, un par to es esmu pārliecinājies jau gadiem, 20 gadu laikā šī vērtība arvien iet uz leju. Jā, es nezinu, es nedievinu, es neuzsaku padomu laikus, absolūti nē. Bet sāksim no kaut vai no 91. gada. Tomēr cilvēka dzīvība, vērtība, man liekas, bija daudz augstāka nekā šodien. Es uzdrošinos teikt, ka bija augstāka. Kaut vai no tā viedokļa, ka varbūt tas atkal noveda pie visa sabrukuma, ka daudzi praktiski visi izmeklējumi, gulēšanas slimnīcā, viss bija bez maksas. Jā. Protams, ka tur bija arī viena daļa cilvēku vai pacientu, kam varbūt nevajadzēja būt to ārstējamo lokā, ja? Bet iedomājieties locītavu pacientiem, kuri ārkārtīgi svadzīga fizikālās procedūras, ārstnieciskā fiskultūra, ūdens, baseini, peldēšana, viss par naudu. Ja to visi pacienti varētu regulāri darīt, un viņi darītu labprāt, būtu daudz mazāku zāļu vajadzīgs, daudz mazāk līdzekļu jāizdod, bet lai aiziet uz vienu labu baseinu, paši zinām, cik tas maksā. Un būtu valstī arī lielāki ienākumi, ja būtu veseli cilvēki. Protams. Un ar labāku garstāvokli. Paldies par jūsu atklātību. Atklāta diskusija atklāta par patiesību. Patiesība ir, kāda mēs, ja viņu slēpjam, tad mēs tikai paši sev ļaunumu nodaram. Paldies jums. Lūdzu. Paldies. Sarunājos ar Latvijas Reumatologu asociācijas prezidentu profesoru Dainu Andersons kundzi un Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāju projekta Fit for Work vadītāju Latvijā Daigu Behmans kundzi. Paldies jums. Paldies. Es vēlu jums Dievu svētību. Paldies. Paldies. Tā vienmēr vajadzīga. Lai Dievs arī svētī un uztur savā žēlstībā mūs visus. Visu labu.